Sveiki! Šodien vēlos jums pastāstīt par Adria Living A70BK. Tas ir sešvietīgs kempers, kuru šogad esam iepazīstinājuši ar Ford bāzi, un šis jau ir šķiet 7. vai 8. šāda veida kempers, ko pārdod. Tas ir īrijas ražojums, kas iegūs milzīgu popularitāti, un tā cenu es jums pateikšu beigās. Apskatīsim, ka šim kemperim ir biksenona lukturi, pelēka kabīne. Kaut kā klientiem patīk izcelties ar stilu, tāpēc viņi pasūta pelēkas. Tad, protams, ir lietie diski, tad vēl pievērsiet uzmanību. Tur, kur virs alkovas ir jumta lūka, ir uzlikta tāda sliede, lai lietus ūdens netecētu jumta lūkā iekšā, bet vienkārši notecētu pa sāniem. Arī vienkāršākas ekonomiskās klases kemperi tā nedara. Tālāk ūdens uzpilde. Šeit ir 140 litri tīra ūdens elektrības pieslēgums kemperī. Jā, šeit ir vieta gāzes baloniem. Gāzes baloni ar groza sensoru, un šeit ir notecis vieta gāzei, ja nu gadījumā būtu nekvalitatīvs gāzes balons. Klientiem patīk savos kemperos ievietot uzpildāmos gāzes balonus. Mēs to darām servisā, tāpēc arī nav nepieciešams pašiem ņemties ar gāzes baloniem. Bagāžnieks standarta izmērā ir šāds, bet, ja jums vajag lielāku, jūs to vienkārši varat pacelt un iegūt vietu līdz pašai augšai, vajadzētu to izņemt ārā. Tātad standarta bagāžnieks ir šāds. Ja iegādājaties lietos diskus, Adria vēl piešķir arī tērauda diskus. Skatāmies, kas mums šeit ir standarta apstrādāti stūri, lai jūs nesabojātu bagāžnieka sliekšņus, vedot iekšā velosipēdus, motociklu vai citus priekšmetus. Ir arī notecis vieta, tad ir apsilde, bagāžniekā var iekļūt tieši no viesistabas un ir gumijas stiprinājuma lietu nostiprināšana. Stiprinājumi, lai jūs varētu, piemēram, salikt krēslus, galdus, un ir arī stiprinājuma sliede, kur var piestiprināt savas mantas abās pusēs. Paskatāmies zem grīdas. Jā, redzam, ka grīda ir aizsargāta, tā ir gluda un vienlaidus, vadi ir paslēpti, neredzu nevienu vietu, kur varētu iekļūt mitrums un sākt bojāt sienas. Tas ir dārgi salabojams un prasa daudz laika. Tāpēc vienmēr pārbaudiet apakšu kā kemperim, tad nākamais. Gints, kad pērkat kemperi, paskatieties, kādas ir sienas, kā tās ir nostiprinātas. Šeit redzat, ka stūri, kur visbiežāk rodas bojājumi un mitrums var iekļūt pašā kemperī, ir rūpīgi apstrādāti un pārklāti. Tāpat ir aizmugurējās skata kamera, lukturi, aizmuguras dizains, vabole atceļojas no audrijus. Tad šeit no otras puses ir piekļuva bagāžniekam, gultai un toaletei. Standarta 19 litri. Šeit vēl varam uzlikt markīzi. Un ejam iekšā, šeit ir jauns atjaunināts dizains, kad agrāk standarta sešvietīgos vai septiņvietīgos kemperos ar divstāvu gultu šeit vairs nebija galdiņa, tagad uzreiz ir tāda kā ofēlija. Man tas ļoti patīk. Var apsēsties, paskatīties pa logu, izdzert kafiju vienatnē, palasīt grāmatu. Es šo dizainu ļoti augstu vērtēju, arī mūsu klienti to ir novērtējuši, ir pasūtījumi, un man tas tiešām sagādā prieku. Šeit ir 2 sēdvietas, te vēl 4 un, protams, galds. Galdu var palielināt, tāpēc visa jūsu 6 cilvēku ģimene bez problēmām varēs šeit satilpt. Puiši vakarā varēs spēlēt spēles un pavadīt laiku. Un, protams, šeit ir vēl viena guļamvieta. Galds nolaižas un pārvēršas par lielu divguļamo gultu, tāpat vēl viena divguļamā gulta ir augšā. Liels panorāmas loks, tas ir kā papildu opcija, ko varat pasūtīt. Tas maksā 420 plus PVN. Citās kemperu versijās, ieejot, parasti ir tikai viens loks. Sonata Adri to nedara, tas ir ļoti svarīgi, un uz ko es vienmēr pievēršu uzmanību. Paskatieties, vai augšējā gulta, alkova, ir apsildāma, jo, ja jūs šeit nakšņosiet ziemā, lai jums nebūtu augsti, tad, lūk, šeit pa perimetru Adria kemperī alkova ir apsildāma. Un vēl, jūs paši varat regulēt siltumu. Būs atsevišķa apkure pašam kemperim un atsevišķa apkure alkova zonai. Tas arī ir ļoti forši. Šeit ir Ford modelis ar antenu, nu tāda inovācija. Un šeit ir 8 skapīši, kur salikt mantas. Mantām skapīšos iekšā ir plauktiņi, un vēl, ko es pamanīju, uz durtiņām ir uzlikti mīkstinājumi. Tas nozīmē, ka kemperis jums negrabēs.
Kad es vedu kemperi, Adrija testēja Velsā, kaut ko uzlaboja un vairs negrib, viņu kemperi brauc klusi un komfortabli. Es tiešām biju ļoti patīkami pārsteigts, tāpēc redzu, ka mīkstinājumi ir ielikti, augsta klase. Starp citu, Adrija kemperiem ir 10 gadu garantija, un šīs garantijas tiek piešķirtas noteiktos apstākļos, ne jau vienkārši tāpat. Tas nozīmē, ka ražotājs ir pārliecināts par to, ko viņš ir izdarījis, kādu kvalitāti sasniedzis. Un, ziniet, neviens tāpat vien 10 gadu garantiju nedod. Visiem logiem ir nakts aizkari un moskītu tīkli. Tas jau ir iekļauts bāzes komplektācijā, kā arī logi atveras. Starp citu, pievērsiet uzmanību, ka šis logs neveras vaļā, jo, ja jūs varētu atvērt logu un vienlaikus atvērt šīs durvis, tad visticamāk jūs salauztu gan logu, gan durvis. Mums ir lasīšanas lampiņas, kuras var pārvietot no vienas vietas uz citu. Tad durvis ar centrālo slēdzeni, loks ar moskītu tīklu, virtuves zona. Ir digitālais vadības panelis, kurā varat izslēgt apgaismojumu. Var redzēt, cik daudz siltuma ir ūdens sūknis. Un cik daudz akumulātora ir, šeit ir īslaicīgā apsilde. Parasti es vienkārši piešķiru tam dīzeļdegvielas apsildi. Tā jums būs ērtāk ceļot ziemā, nebūs jākrāmējas ar gāzes baloniem, es vienmēr klientiem. Es vienmēr iesaku, ja ir iespēja, izvēlēties dīzeļdegvielas apsildi. Leduskapis ir ar kompresoru, un kas man tajā patīk? Tas atveras no abām pusēm, pat saldētavas nodalījums atveras no abām pusēm, kas ir patiešām patīkama lieta virtuvē. Es biju ļoti pārsteigts par to, cik liela ir virtuves telpa. Šeit var salikt lietas, šeit var griezt un tad. Cik tad ir viena atvilkne, otra atvilkne? Un te vēl ir vieta, kur salikt ne tikai vīna pudeles. Tad ir atvilkne un vēl viena atvilkne. Un kas man vēl patika, telpa ir izmantota ļoti pārdomāti. Šeit ir arī plauktiņi, un plauktiņiem pat ir maliņas, lai jūsu lietas neizkristu, kad pēc ceļojuma atvērsiet. Cik gara ir mana roka, gandrīz visa ietilpst, tāpēc tas ir ļoti ērti, viss ir ļoti labi, un cik daudz telpas sajūtas tas dod. Ceļojot, tas būs tiešām forši. Bet te vēl ir skapis. Drēbju pakaramais, tiešām pietiekami daudz vietas, kur pakarināt drēbes. Dodamies uz dušu. Jā, mums ir duša, tualete, viss vienā telpā. Paldies par to, ka, lai ietaupītu garumu, ir lieli skapļi, daudz vietas kosmētikai. Dušas galvu var izņemt, ja neizmantojat dušu, vai arī atstāt, kad vajag. Izlietne atlokās un ir arī duša. Šeit viss aizveras un telpa tiešām ir plaša. Es ieeju bez problēmām, tāpēc, ziniet, arī citi varēs ērti ietilpt. Šajā dušā patiešām ir pietiekami daudz vietas, tualete, kā tualete pilnīgi standarta. Kad tvertne būs pilna, iedegsies sarkana lampiņa, to redzēsiet. Šeit ir vēl viena glabāšanas vieta. Šeit vēl viena glabāšanas vieta, tad, ko es arī rādu. Bieži paskatieties, cik ir notecis caurumu, kad būsiet dušā, lai jums neveidotos baseins. Duša ir apsildāma, tāpēc jūs tiešām varēsiet ceļot arī ziemā, un vēl ko gribu pateikt, Adrija ir. Skandināvijā šis ir pats iecienītākais ražotājs, tur to pērk visvairāk, tāpēc pievērsiet uzmanību šim variantam, ja jums patīk ceļot ziemā. Ļoti liels jumta logs. Agrāk dušās bija mazāki jumta logi, bet šeit ir daudz gaismas. Foršas telpas sajūta un ir arī pakaramais dvieļiem, hidrotērpam, viss, kas slapjš. Runājot par guļvietām, no pieredzes varu teikt, ka šo kemperu plānojumu iecienījuši vecāki ar 2 pusauģiem, īpaši, ja ir meitene un puisis, jo viņi vairs nevēlas gulēt vienā gultā. Tāpēc šis ir labs variants. Augšējā gulta, tikai pievērsiet uzmanību, ka tā paredzēta 70 kg vai pat vairāk. Ja jūsu bērns izaugs, mēs varam uzstādīt stiprinājumus, lai izturētu vēl vairāk svara. Vairāk kilogramu var gulēt, un, protams, ir arī tīkliņš, lai neizvēlētos. Tad vēl viena lieta, kas man patīk, ir tas, ka apakšā guļošiem cilvēkam ir loks, viņam būs gaišāks, būs svaigs gaiss, būs vairāk vietas, un, ja vēl atvērs bagāžnieku un redzēs jūru un kalnus, tad pat neapstājoties. Visur ir uzlādes iespējas. Redzu, ka var dabūt arī telefona lasīšanas lampiņas. Kaut kādas glabāšanas vietas.
Tātad pilnvērtīgas 2 gultas jūsu ģimenei, un tad ejam paskatīties uz Fordu, ko tas piedāvā. Priekšējais sēdeklis viens no tiem apgriežas, tas arī ir forši, var uzlikt. Te sēdi kājiņas atpūtinātas relaksācijas vietā. Tā, mums ir Fords, es kļuvu par Forda fani, man tas tiešām ļoti patīk, ļoti forši brauc, un ko mēs te vēl redzam? Mums ir 12 kolu multimediju ekrāns, es jau tur rādīju, ka ir pat braukšanas režīmi. Un jūs varat izvēlēties eko braukšanas režīmu, kad ceļš ir slidens. Tad, ja velkat piekabi, arī tam ir paredzēts režīms. Ir automātiskā klimata kontrole, vairs nav šeit nekādu pogu, viss tiek regulēts diezgan moderni. Tāpat uz kempera logiem ir termoaizskari, nav vairs to vecmodīgo zināmo aizskaru. Priekšējā loga aizskars arī ir. Un vēl gribu pievērst uzmanību tam, ka Adrie kemperos pat piemēram kā šajā modelī. Vienkāršākos modeļos notekūdeņi ASV tiek izlaisti ar pogām. Dažos kempingos vēl joprojām tas notiek vecmodīgi. No ārpuses jānosmērē rokas un jālaiž ūdens ārā. Šis kempers ir nobraucis 6100 km, un pirmajos kilometros tas patērē apmēram 11 litriem uz 100 km. Šim kemperim ir alkova, tas ir 3 metrus augsts. Tas tiešām ir ļoti, ļoti labs rezultāts, tam ir arī joslu uzturēšanas sistēma. Adaptīvo kruīza kontrole. Ir avārijas bremzēšana, ceļazīmju atpazīšana. Teiktu, ka viss šeit ir ļoti lieliski. Un, ja vēlaties, varat pie mums šo kemperu pasūtīt, notestēt, izbraukt, mums ir dažādi plānojumi šī kempera cena. Ja skatāmies bāzes modeli, tad tas sākas no 50 000 plus PVN, bet tieši šī kempera cena ir 58 000 plus PVN. Ja jūs ieinteresēja šis kempers, rakstiet, zvaniet man, nospiediet like jautājumu. Lai varētu atbildēt uz jautājumiem, paldies!